Jā, pašam arī nedaudz ir par to pārsteigums, lai arī tu diezgan aktīvi kusties un it kā veselīgi arī mēģini ēst. Tas holesterīns ar mani ir visu laiku. Paskatījos, pagājušā gada asins aina, holesterīns 7,4. Ļoti bieži tieviem cilvēkiem ir arī izmainīti šie rādītāji, respektīvi labais ir uz leju, sliktais ir uz augšu. Un tas nozīmē to, ka svars drīzāk ietekmē cukurvielu maiņu, ja mēs tā paskatāmies absolūti godīgi uz šīm lietām, bet tā holesterīna vielu maiņa ir atkarīga katram individuāli, jo tā ir aknas žultsceļi, ja, kas iesaistās šajā procesā. Un nebūt ne, un tad bieži vien arī ir kabinetā šoks, es tik labi ēdu un tur sportoju un tā tālāk, bet holesterīna līmenis ir izmainīts un augsts un ir kaut kas jādara. Mēs jau nejūtam holesterīnu. Holesterīns nesāp. Tāpēc arī pret holesterīnu bieži vien cilvēki izvairās dzert tās zāles, jo viņš nesāp. Bet tur risks ir tas, ka esot daudz holesterīna asinīs, tās holesterīna daļiņas lien tajā asinsvada apvalka kārtā un sāk veidoties šīs aterosklerozes pangas saucamās. Un tas ir pirmais solis uz šīm smagajām saslimšanām, kas vēlāk mēs šādā veidā nerūpējoties par sevi, drīz vien pastāv risks ierasties uzņemšanas nodaļā ar akūtām sāpēm krūtīs vai ar samaņas zudumu insulta dēļ. Lotas Farma – inovācijas veselībai.